Čau, mīļie! Pirms es dodos projām, man ir vienkārši viens jautājums, kuru man uzdeva viens sekotājs gribu, un man saka, lai es atbildu publiski. Par ko iet runa? Runa iet par akni uz sejas, par pumpām uz sejas, un ko es gribu teikt? Tad, kad ir jau nodots analīze, ir pārbaudīti visi hormoni, ir pārbaudīts, kā tur viss strādā, vai kaut kas pietrūkst, vai kaut kas nepietrūkst. Bet, ja šī akne turpinās, tad sadzirdēs tikai tie, kuri patiešām vēlas kaut kādā veidā palīdzēt. Ja? Tie pusauģi, varbūt, kad tie, kas klausās pašiem šādi ir, cik ļoti svarīgi ir runāt, cik ļoti tava seja, cik ļoti tava āda, cik ļoti iespējams, ka tas nav uz sejas tikai kā šajā gadījumā, ko man jautā, varbūt, ka tas ir arī uz muguras vai kaut kur citur, cik ļoti svarīgi ir īstenībā patiesībā, cik tas sasaucās ar šo pašvērtību. Un tieši šādi arī paskatieties, kā notiek šie jautājumi, cik viņi atnāk īstajā brīdī dalīties pašam cilvēkam. Aknē uz sejas ļoti bieži ir saistīta ar apspiestu, neizrunātu seksualitāti. Tad, kad jūs neizrunājat, tad, kad jūs esat procesā, kad kaut kas mainās, kad ir kaut kas nesaprotams, kad gribas noslēgties, iespējams gribas saprast, kas ar mani notiek, iespējams kaut kādas pārmaiņas notiek ķermenī. Tā ir attieksme tev pašai pret sevi. Tā ir, cik ļoti tu ļauj būt sev tādam, kāds tu esi tieši visam, kāds tu veidojies, kas tev aug pusaudzim, kas tev visās vietās kaut kas mainās, kur tu esi iespējams apmulsis un ir kaut kāds spiediens no ārpuses un loģika no tuvākiem varbūt saka vienu, kad ir jādara tas, kad ir jādzer tas, kad ir jāpārbauda tas vēl lielākā slogā uziet virsū, vienkārši apsēsties un izrunāties. Es domāju, ka šodienas vecāki un bērni, kad viņi spēj, tikai ir ļoti, ļoti jāizvēlas dzirdēt tev savus pusaudzis, lai viņš patiešām no tīras sirds var atvērties un dalīties visā tajā, kas ar viņu notiek. Un tu viņu vienkārši uzklausi, visas viņa bailes, visas viņa sāpes, visu nesaprašanu, visu to, kas notiek iekšā, to, kad nav atbildes, to, kad nav redzējumu, to, kad es nesaprotu, kas ar mani notiek, to, ka es gribu noslēgties, to, kad es negribu komunicēt, es negribu runāt, es negribu vispār neko ejot jūs visi. Āda ir tavs kontakts ar apkārtējo vidu. Āda ir tas, kā tu komunicē. Un šī akne un iespējams kaut kāda cita veida pumpas uz sejas, viņas var nebūt tikai pusauģu vecumā, viņas var būt arī jebkurā vecumā, absolūti jebkurā vecumā. Protams, kad loģika un sistēma teiks skatīties, kas ir izmainījies ēšanā, kas ir izmainījies paradumos, kas ir izmainījies, kas ir izmainījies iekšējās sajūtās, psihē, domāšanā, kas ir pati svarīgākā visām tam, kas notiek tavā avatārā un kas notiek uz tava avatārā. Tas ir ļoti vērtīgs radītājs, kur tev jāiet iekšā un jāvars vaļā un jākomunicē un jārunā un jādalās. Ja nav kam teikt, rakstiet. Vienkārši rakstiet ārā, komunicējiet, atveraties, lai tā enerģija, kas ir iekšā, kas ir konfliktā, viņa ir konfliktā ar tevi pašu. Tevs sajūts ir konfliktā ar tavu domāšanu. Ja? Notiek īsavienojums un notiek šī psihosomatika kā jebkas, kas parādās, izsitās uz ādas. Nē, akne nav tikai tāpēc, ka tu esi kaut ko apēdis un tāpēc tev ir kaut kāda alerģiska reakcija, bet arī par alerģiju un vispār.
Daram tā. Baigi forši. Paldies par šo jautājumu. Es ticu, ka tu saņēmi arī atbildi. Ja ir kaut kas, kas ir uz sirds, kas netiek, kas nav skaidrs, droši zem šī video apakšā rakstiet. Tā bija ļoti vienkārši tāda vispārēja informācija, kurai es pieskāros, kurai es esmu pati caur savu pieredzi pieskārusies, kā tas strādā, kā tas notiek. Arī man kādreiz bija akne. Un, ja tu esi gatava saņemt atbildi no cita redzējuma, droši komentē, raksti, kas sirds. Ja? Raksti, nezinu, par bērniem, par pusauģiem, par dažādām sajūtām savām, varbūt kaut kādu konfliktu iekšējo, ar kuru vai kaut kādā atbildi. Mīļie, šodien ejam ārā. Šodien ir saule. Šodien mēs baudam dabu. Šodien mēs sauļojam savus seksīgos dubšus un baudam dzīvību. Reizi, viss. Čau, etā!